Reizeknes pilsētas tirgū redzama visa rudens ražas bagātība – kartupeļi, kāposti, dažādu šķirņu ābolis, sēnes. Šeit nopērkams viss, ko izdodas pašu spēkiem izaudzēt vai salasīt mežā. Aiz pārdevēja letes stāv gan nopietni zemnieki, kam šī nodarbošanās ir vienīgais iztikas avots, gan pensionāri, kuri ar pensiju nespēja vien izdzīvot. Taču daudz neko nopelnīt neizdodas nevieniem, ne otriem. Cilvēku pirktspēja ir samazinājusies. Kāda viņa var būt? Paskatieties, cik pie mums ir cilvēku palicis, cik liela daļa jau ir aizbraukusi projām. Tie zemnieki, kuri tirgojas ar kartupeļiem, atzīst, situācija viņiem ir nedaudz labāka. Kartupeļi ir tas pārtikas produkts, kuram ir vislielākais noiets. Kopumā šogad izaudzētā raža padevusies labi, tāpēc zemnieki labprāt to piedāvātu ne tikai Reizeknes tirgū, bet arī lielveikalu tīklos. Taču šobrīd zemniekiem no Latgales to grūti īstenot. Lai nokļūtu tirdzniecības tīklos, pirmkārt ir jābūt apjomam, ka fūrām ir jāvieto, un otrkārt, ka 300 km attālumā, piemēram, uz to pat maksimumu. Mēs šeit pat audzējam no tam pat maksimumu tīkliem 5 km attālumā, un mēs nevaram pie viņiem aizvest un nodot. Ir jāved uz Rīgu? Ir jāved uz Rīgu, jā, un tas savukārt izmaksas. Īrie, kuri jau 15 gadus audzēja dārzeņus, atzīst, uzņēmīgu cilvēku paliek arvien mazāk, tāpēc nav ko brīnīties, ka tirgū iegriežas arvien mazāk maksāt spējīgu pircēju. Var izdzīvot, var tikai, ka jāstrādā, ne katrs grib strādāt. Tiešām to var novērot, ka cilvēki negrib strādāt? Var, noteikti var. Oi, pie mums ļoti daudz tādi dzērāji, jā. Nāk, tāds piemērs, nāk, vīrs tur rokas, nāk un saka, дай мне 20 centiem. Vīrs saka, šitē lāpsta, vaga, rods, es tev latu iedošu. Es neesmu muļķis, lai es raktu. Tirgotājiem par īri mēnesī jāmaksā vidēji 30 lati, plus pieskaitot degvielas izmaksas un ieguldītā darba. Gala rezultātā tāds izdzīvošanas variants viens sanāk.